Čau, kakau! Nu, kā jums iet? Ko? Lilopātiņ, kādi tev ir kaimiņi, ko? Neču, kādi tev ir kaimiņi? Mazas ceptas bulciņas. Kas ir, zaķi? Jo tev acītē var redzēt, ka tu esi bišķiņ piekusus jau, vai ne? Bet tu iedos kādu vēl dieniņu laiku. Tev rītā jāsvin dzimšanas diena, tev nebūs laika dzemdēt. Labi? Sarunāts? Parādi savu punci. Ak, Dievs mazais! Mazā bulciņa visu laiku ir ļoti atraktīva un novērš uzmanību, bet paskatieties uz to vēderu. Kamerā tik labi arī nevar redzēt, bet tas vēders ir lejā un paskatieties uz to dibenu. Tur vienkārši, man tā liekas, pat vēl lielāks ūdenskritums nekā, kad salamīt dzemdēja. Un nostripojot, mēs redzam, ka mums ir stabils 7,8 vienā pupiņā un stabils 7,8 arī otrā pupiņā. Viss ir gatavs izņemot pieniņš. Un tad būs uzreiz Kinder surprise. Ko, Lilopāti? Tu taisīsi mums Kinder surprise? Es ceru, ka nē, es negribu, lai tas ir surprise, lūdzu. Jau drīkstētu, kundze. Vot te var redzēt ļoti labi vēdera izmaiņas. Viņai apakšā ir arī neliels pietūkums, bet tas ir ok. Šajā stāvoklī vārdu vistiešākajā nozīmē. Viņai arī vispār visa tā augšējā muguras līnija ir iekritusi. Un mazie smukie pupīši tur riktīgi kaut ko ražo. Un man liekas, ka tas ir pieniņš. Es atkal gribēju sūdzēties par viņas dizainu, bet es nesūdzēšu. Un tad jau es jums reiz varu pastāstīt, bulciņai šodien bija lielā diena, un viņa pirmo reizi tika ārā aplokā. Es no sākuma viņas izlaidu abas divas kopā ar mammu, lai viņas apstaigā un paskatās, kas notiek, ko notiek. Viņa, protams, parādīja visādus dažādus bulciņotus vingrinājumus. Viņa īstenībā ļoti advancēta, jo reāli ir tā sajūta, ka viņa jau visu zina, un viņa ir ļoti pašpārliecināta. No visiem kumeliņiem, kas mums ir bijuši, viņa ir vispašpārliecinātākā. Te būs skaisti kadri, no kuriem man raustījās plakstiņš, jo es nezināju, bet viņa parādīja, ka aplokā nav elektrība. Jo es jau skatījos, domāju, būs cepta bulciņa. Nebija. Mums vispār iet tik jautri ar to elektrību. Viņa zina, ka tur var būt elektrība, un viņa vienalga speciāli liena. Te bija kā viņas satikās ar Lilopātiņu. Es viņām abām divām biju atstājusi apaušas un striķīšus, jo nevarēja zināt, mazums kas. Tā, lai viņas vismazam ir kaut kā kontrolējams, vismaz viena no viņām. Bet viss bija ļoti labi. Salčikam arī daudzreiz mierīgāk ir, ka jaunieši ir aizbraukuši uz Meksiku, jo tur varētu rasties kaut kādas lielākas domstarpības, jo visi līst lūrēt uz bērniņu. Te kā redzams, Lilopāts pateica, ka es saprotu, ka tev ir bērns pati auklē, ja? Es te pat tās būšu jākās. Plus viņai jau ir diezgan grūti, un viņa vispār nav ieinteresēta nekādā drāmā. Bet šītas ten mazais bulkainais radījums, viņam starp citu ir zobi, es jums parādīšu, es biju šokā. Diezgan lieli, viņa ir riktīgā bulka.